kāpēc vispār pēc būtības tas likums ir vajadzīgs? Tad mēs uzņēmums maksājam tur vairāk kā 100 miljonus gadā nodokļos, vairākus 10 miljonu investējam katru gadu. Mums vajag skaidru spēles plānu, kā mēs varam plānot savus saistības nākotnē pret bankām. Mums ir arī, protams, biznesa plāns, un tur viss ir balstīts uz pieņēmumiem, ka tas spēles plāns ir skaidrs, vai ne? Šobrīd spēles vidū mēs mainām šos noteikumus, viešam kaut kādas formulas, kas man dara bažīgi, kā tas vispār beigās iespējos mūsu rentabilitāti, un daram to uz industriju, kas pelna 1 līdz 2% gadā. Varbūt bišķi virs 2, kā kurš. Kā kurš, jā, bet 1 līdz 2%, es vēlreiz saku, tas ir nesalīdzinām mazāk nekā jebkura cita industrija, vai ne? Un tad, ja mēs to izdarām, kādu signālu mēs radām vēlreiz investīciju vidē Latvijā, tad kas būs nākamajā? Ar bankām paspēlējamies, tagad degvielas tirgotājiem paspēlējamies. Mums ir skaidri ambiciozi plāni, skaidrs saistības ar bankām. Tagad mēs mainām tos noteikumus. Mums tagad jāiet pie bankām, jāskaidro, ka ir kaut kāda populistiska lēmuma, kā rezultātā varbūt mums tur kaut kas jāmaina biznesa plānos. Mēs nevaram vairs agresīvi augt, nevaram turpināt, piemēram, projektus, kas ir orientēti jau tagad uz eksportu, piemēram, biometāna rūpnīcas būvniecība, vēl kaut kas. Manuprāt, tas ir tāds ļoti tūredzīgs lēmums, potenciālais, kurš nebūtu bijis, ja šogad nebūtu vēlēšanas.